Ikšķilas estrādē bija ieradušies vairāki tūkstoši represēto. Starp sirmajām galvām bija manām arī gados jaunāki cilvēki. Ir grūti visu to atcerēties, saprotiet, tas ir daudz, kas ir pārdzīvots, un, kas saka, priecīgs, ka šis varēs dzīvs atgriezies, tas ir galvenais, tur jau mums neauklēja, saprotiet, un paipos no debesīm nekritumus, Vairs nesāp, kādreiz sāpēja, sākumā. Sevišķi jau sāpēja tur, kad projām bijām. Par ko? Jautājums par ko? Ja cilvēks ir vainīgs, jūtās, ka viņa aizsūt, tad ir vieglāk. Bet ja cilvēks ir nevainīgs, ne par ko aizsūtīts, tas ir sāpīgi. Represēto salidojumā klāt bija arī valsts prezidents Valdis Zatlers, kura ierašanās daudziem represētiem bija īpašs notikums. Un pats galvenais. Tas ir mūsu skumjais vēstures stāsts, bet tāpēc es arī jums saku paldies. Jūs bijāt sīkstākā latviešu tautas daļa, kur pierādīja Latvijas valsti fiziski iznīcināt nav iespējams. Vēlāk salidojuma dalībnieki noskatījās teātru uzvedumu un pēc tam jau daudz atbrīvotākā gaisotnē balējās tuvējā pļaviņā. Daudz satiks neredzētus laika biedrus un dalījās atmiņās par piedzīvoto.